Labs vakars visiem projekta dalībniekiem. Vesels un enerģisks bez cukura. Šī ir otrā mūsu Zoom saruna, kuru veidojām, un šoreiz temats jau ir daudz reālāks un daudz tuvāk dzīvei. Ko tad mums īsti vajag darīt, lai tā cukura norma netiktu pārkāpta, bet mūsu veselība vienkārši paliktu aizvien labāka un labāka, un neveidotos cukura pārtēriņš. Tā kā šī ir otra saruna, mēs joprojām esam pieaicinājuši mūsu dakteri, lai mums varētu pastāstīt un arī skaidrot tā vienkāršā un saprotamā valodā, kas tad ir svarīgi mūsu organismā, kādas organismu sistēmas svarīgi, kā šo cukuru vispār var noturēt normā. Lūdzu, vārds Sandra tev. Jā, paldies. Labs vakars visiem, gan klātienē, kas mūs klausās, skatās, gan tie, kas varbūt skatīsies ierakstā to visu. Cukurs ir viena no tām lietām, kura nokļūst mūsu organismā apēdot. Ja? Ieliekam viņu mutē, un tātad, kas ar to strādā, tas, protams, ir mūsu gramošanas sistēma. Gramošanas sistēma ir ļoti gara savā būtībā. Visai viņai šodien nepieskaršos, bet tām dažām galvenajām sastāvdaļām. Izejot jau kaut kādai daļai gramošanas trakta, pārtikas vielas nokļūst mūsu zarnu traktā, kas ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām arī cukura vielmaiņā. Zarnu trakts sastāv no divām daļām. Pirmais ir tievās zarnas, kas uzreiz seko aiz kuņģa. Un tievās zarnas, ja skatāties kādreiz bildi par cilvēku organismu uzbūvi, tas ir tas pa vidu tāds samuģināts, tā kā tāds kamolītis kaut kādi tur tādi diedziņi, ne diedziņi, kaut kas tur muģeklīts ir vidū vēderam izvietojies. Tā muģeklītim garums ir aptuveni 7 metri aptuveni. Ir cilvēki, kuriem varbūt mazliet garāks zarnu trakts, ir tievās zarnas, kādam varbūt īsāks. Un tievajās zarnās notiek pārtikas šķelšana. Tas ir galvenais tievo zarnu uzdevums, kur strādā gan labās baktērijas, gan fermenti, gan arī žults, kas nāk no aknām, un arī insulīns, kas ir mūsu tiešā tēma, runājot par cukuru. Tātad šīs visas lietas tur kopā savstarpējā ķīmijā strādā un šķeļ to, ko mēs esam apēduši, ieskaitot arī cukuru. Tālāk seko pēc tiem apmēram 7 metriem resnās zarnas, kas ir tā kā tāds liels loks izvietots apkārt visam vēderam, labais sāns šķērsām kreisais sāns, kamēr nonāk pie izējas, nobeigums zarnu traktam. Un resnajās zarnās savukārt notiek galvenokārt ūdens un arī minerālu vielu uzsūkšanās atpakaļ organismā un aiziet pēc piederības uz visām šūnām. Tātad, lai tā šķelšana un arī uzsūkšanās notiktu raiti, skaisti, tā kā tam būtu jābūt, mēs saprotam, ka šai vietai jābūt tikpat spodrai, kā mēs gribam, lai mums būtu istabās spoži tīri logi, nevis ar mušām notraipīti, vai arī spīdīgs, brīnisīgs, tīrs spogulis, lai mēs sevi redzam viss skaistākajā veidolā, ja, un nekrīt tur virsū nekādas ēnas. Tāpat arī būtu jāizskatās zarnu traktam no iekšpuses, gan tievajām, gan restajām zarnām. Tur nekas nedrīkstētu būt aizķepējis, aizsērējis, kaut kur aizbloķējies, ka kaut kas nestrādā kā vajadzētu. Jo saprotam, pirmām kārtām nenotiks gramošana kā vajadzētu, otrām kārtām neuzsūksies mūsu organismā atpakaļ šūnās tās labās lietas, kurām būtu jāuzsūcās, un treškārt neizvadīsies laukā tie pārtikas atlikumi, kas mūsu organismam ir jau pat varētu teikt kaitīgi. Ja, tātad zarnu trakts, bez tā mēs nekur netiekam. Bet, ja runājam konkrētāk jau par cukuru, tad šeit noteikti gribu uzsvērt par aknām. Katrs sauc kaut kā mazliet savādāk, es īsti tā arī skaidrībā netiku godīgi sakot, tad jākonsultējas ar valodniekiem, jo akna praktiski ir viena, bet mīlam mēs viņu sauc par aknām.
Akna ir, laikam, varētu teikt, ļoti nopietns orgāns, liels savos izmēros, sver aptuveni 1,5 kilograms, vīriešiem varētu būt arī vairāk, 2 kilogrami, un izvietojies ir tā kā labajā paribē. Labais sāns zem ribām, zem diafragmas. Normāli, ja aknas strādā visi kārtībā, mēs vispār nezinām, kur viņas atrodas. Nejūtam un nesaprotam, ko viņas tur dara, kāpēc viņas tur tik milzīgas mūsu organismā ir izveidotas. Bet tad, kad kaut kas nav tā, kā vajadzētu, tad gan mēs jūtam, ka tur varbūt kaut kāda pilnuma sajūta, varbūt kaut kas spiež, tā kā, jo īsti pašas aknas nesāp. Tur nav nervu. Darbu viņas izdara vienkārši milzīgi mūsu organismā. Tas ir lielākais, pirmais, galvenais mūsu organisma filtrs. Caur visām aknu šūnām vairākus 100 diennakts laikā iztek venozās asinis, un aknu šūnās, tagad caur tādu sietiņu, tiek attīrīts no asinīm visi toksīni un piesārņojumi. Tas, ja viņas normāli strādā. Aknas ir spējīgas attīrīt arī smagos metālus, kas ir nokļuvuši mūsu organismā, asinsritē, tāpat kaut vai, piemēram, svins, dzīvsudrabs. Pirmais, ja mēs runājam par svinu, šeit, protams, nāk prātā un pilsētas gaiss, mašīna izplaudas gāzes. Tā kā, bez aknām mēs nekur nevaram. Nebūs mums nekāda elpošana, ja aknas nespējas visu to savākt un nolikt kā depo. Viņas nevar izvadīt smagos metālus, bet viņas veido depo. Tāpat aknas veido arī žulti. Žults ir tā, kas šķeļ taukus mūsu pārtikā, un arī ļoti interesanta funkcija, no kā veidojas žults. Tie ir organismā atverušie eritrocīti. Tātad vēl šī funkcija, ka viņi palīdz būt asinsritē foršākai un labākai. Zinām, ka liela nozīme ir aknām pie tā, ka B12 vitamīns veidojās, kas ir ļoti nepieciešams daudzām sistēmām, protams, nervu sistēmai, bet gramošanas sistēma arī nevar normāli strādāt, ja neveidos B12. Zinām, D vitamīns, kas arī ir aknu darbība iesaistīt tajā, viņš veido tā kā D vitamīna depo, cilvēks, aknas strādā labi, Tātad cilvēks vasarā saņem daudz saules, un aknas to D vitamīnu tā kā ir spējīgas uzkrāt. Bet nonākam pie tā galvenā, kas ir mūsu saruna tēma šodien, tas ir cukurs. Kāpēc es runājot par cukuru vielmaiņu, gribu uzsvērt, ka aknas ir galvenās, lai cukuru vielmaiņa būtu kārtībā. Jo, ja runā par cukuru, cilvēkiem pirmā doma vienmēr būs aizkuņas iedzers, insulīns, tur kaut kas nav tā kā vajadzētu varbūt, Tur var būt viss pilnīgi tā kā vajag, aizkuņas strādā, insulīns izdalās, bet cukurs asinsritē ir par daudz, un kas notiek mūsu tradicionālajā medicīnā, protams, ģimenes ārsts ir uztraucies, vai sūta pie speciālistu tālāk, vai arī pats nozīmē kādus medikamentus, lai samazinātu cukuru līmeni asinsritē. Bet cik es cilvēkiem esmu tikusies, tas vienmēr prioritāri ir aknu darbības problēmas. Jo aknām ir spējas veidot cukura depo. No cukura veido glikogēnu, un viņu tā kā noliek plauktiņā aknās. Tad cukuru tādā īpašā formā pārveido, un viņš tur guļ un gaida kaut kādu ekstra brīdi, kad varbūt cukura līmenis asinsritē visā organismā kritīsies. Tas arī nedrīkst notikt, jo cilvēkam tad pietrūks enerģija un daudz sistēmas nevar normāli strādāt. Tad aknas tajā visā iesaistās un saka, lūdzu ņemiet, man ir cukurs priekš jūsu darbības. Vienalga, vai tā ir sirds, vai tās ir galvas smadzenes, vai vēl kāda cita sistēma. Tā ka, ja ir runa par paaugstinātu cukura līmeni, kur viņu pārbauda, tas ir asinsrite, asins analīzēs, tad nākamais tās ir par to, ka sākam domāt, ka kaut kādā veidā aknas nav ar savu tā kā depo funkciju tikušas galā. Un viss cukurs ir aizgājis asinsritē, un, protams, tad jau no aizkuņa ķīdriem ir milzīgi pārsloga. Bet sākums ir pilnīgi citur,
Tās ir aknas. Nu, tā būtu īsumā par to nozīmi. Jā, ģirdi? Paldies. Jā, paldies. Un saka, Sandra, lūdzu, jā, mēs te tā runājam un runājam, bet kāda tā cukura norma tad ir? Vai ir tomēr no līdz, vai tāda diezgan cieta? Nu, ciparos. Kā tavā Ciparos. Nu, kā teikt, ir no līdz, jā. Jūs, nu, parasti jau kā uztaisa vienu asins analīzi, cilvēkam ārprāts parādās cukurs, piemēram, 7. Nu, šausmas katastrofa ir notikusi, jā. Bet vai to cilvēku kāds pavēro ilgtermiņā? Piemēram, mēs visi klātesošie, ja mēs tagad pamērītu cukuru, nu, esam pēduši pusdienas vai vakariņas jau apēduši, ja? Vai vienalga no rīta brokastīs, cukuru līmenis ir augšā. Un nevajag uzreiz skriet virsū ar cukuru līmeni pazeminošiem medikamentiem, ja? Te ir stāsts par to, ka domājam, kas varbūt mums būtu jāmaina savā dzīvesveidā. Jo cukurs, kas ir, viņš, protams, pārsniedz normu, bet tas, ka cukurs ir kaut kāda 7, 8 apmēram rādījumi asins analīzēs, noteikti nevajag sākt steigties lietot medikamentus, bet pārdomāt savu ikdienu, to, ko mēs arī cenšamies, kā saka, šī projektā darīt, ja? Analizējam, ko ēdam, kad ēdam, kāpēc ēdam, ja? Un meklējam sistēmas, kuras varbūt nestrādā tik labi, kā šobrīd es minēju aknas un arī zarnu trakts, un tikai tad sākam vainot varbūt arī to pašu aizskumu dziedzēju. Bet noteikti ne pirmo. Jā, ģirdi? Paldies. Ir pasaulē tā iekārtots, ka mēs tomēr varam meklēt palīdzības arī, palīdzību pie dabas un dabīgiem produktiem, kā palīdzēt tai pašai aknu darbībai, kā attīrīt zarnu traktu. Un nereti ir tā, ka cilvēki no visas pasaules ir kādā veidā vai kompānijā salikuši kopā to visu labāko, kas ir pieejams uz doto brīdi. Un lūkšu Ivetu padalīties ar pieredzi, atziņām, informāciju par tiem produktiem, kas ir mums pašiem pieejami Koraļu klubā, kas ļoti labi, nu kā mēs paši pie sevis varam pārliecināties, palīdz arī risināt cukuru šādas te jautājumus paaugstināts. Lūdzu, Iveta. Labs vakars visiem! Jā, mums ir ļoti daudz brīnišķīgu produktu, kas mums palīdz. Un viens no šādiem produktiem ir artišoks. Varbūt esat redzējuši mazkāpostiņš šķautnainis, bet ar tik tādām ļoti svarīgām īpašībām. Artišoks mūsu akniņai palīdz labāk strādāt. Artišoks uzlabo aknu darbību, žultspūšļu darbību. Palīdz, lai akniņa neaptaukojās, lai notiek visi filtrācijas procesi tā kā vajag. Ja? Nu, redz, te var redzēt, jā, to kāpostiņu. Mēs viņu saucam par tādu kāpostiņu. Ļoti brīnišķīgs produkts, jā. Tā kā vēl sastāvā ir piemīt arī, kas palīdz aknu darbībai. Turpināšu tālāk. Vēl mums ir ļoti īpašs produkts planktona eļļa. Tas ir salīdzinoši jauns produkts, bet ļoti spēcīgs produkts. Planktona eļļa satur mums tik ļoti vajadzīgās taukskābes, un pati planktona eļļa ļoti lēnām šķeļās zarnu traktā. Tāpēc viņa nonāk zarniņu pašā apakšā. Un tur zarniņās ir tādi īpaši receptori, kas uzlabo vielu maiņu un tieši uzlabo šo vielu maiņu, lai organismā neuzkrājas ne cukuri, ne arī holesterīns. Tā kā planktona eļļa uztur mūsu organismā tādu pamatīgu kārtību un regulē, lai nekas nevajadzīgais mūsu organismā neuzkrājās. Ja? Tālāk, vēl ir produkts alfa saucās, otrs nosaukums lucerna. Unikāls augs ar milzīgi garām saknēm, kurš no zemes paņem pilnīgi visu. Lucerna satur mikroelementus, mums tik ļoti vajadzīgos, kā kalcijs, kālijs un tā tālāk.
vitamīnus, mums tik ļoti vajadzīgos aminoskābes, ja? Bet vēl lucernai ir ļoti brīnišķīga īpašība, viņa dziedē kuņģa gļotātu. Un vispār lucernai ir tādas audu dziednieciskas īpašības. Jā, lūk, šeit ir lucerniņi. Tālāk ir vēl viens produkts, saucās asimilators. Šis produkts uzlabo gremošanu, satur sevī augu fermentus, kas palīdz sašķelt mums pārtiku, un arī, lai, kā saka, visas vajadzīgās barības vielas uzsūktos un nonāktu tur, kur viņām ir jānonāk, ja? Ļoti, ļoti jauks produkts, palīdz, lai, kā saka, zarniņās nekas nestāv un neuzkrājās, ja, lai viss kārtīgi asimilējas. Un vēl ir brīnišķīgs produkts, kas uzlabo gremošanu, tā ir superflora. Tā ir labvēlīgā mikroflora, kas mums, kā saka, ļoti vajadzīga, kas uztur mūsu imunitāti, uzlabo gremošanu, un šī superflora satur gan bifido, gan acidobaktērijas, ja, kas palīdz arī, lai, kā saka, nerūkst un nepūst mūsu zarniņās nekas, bet lai viss kārtīgi strādā. Un tālāk es došu vārdu Evitai. Evita mums pastāstīs par melno riekstu, kas arī ir ļoti īpašs produkts. Labvakar visiem! Jā, man viņš arī ir tepat blakus, un melnais rieksts ir pretprestārs līdzeklis. Tam ir ļoti plašs iedarbību klāsts un spektrs. Melnais rieksts rada tādu vibrāciju zarnās, kad parazīti mūsu organismā nedzīvo. Un uzlabo arī vēdera izēju, tāpat arī C vitamīns klāta, tad arī imunitātei. Gribu uzreiz pastāstīt to savu rezultātu un kad es viņu lietoju. Melno riekstu es lietoju diezgan bieži gadā, tāpēc, ka es strādāju izglītības iestādē un man ir liels, teiksim, darbs ar bērniem. Un tāpēc es saskaros diezgan ar šiem te parazītiem dažādiem un esmu piedzīvojis visu kaut ko 15 gadu laikā. Es lietoju arī melno riekstu tad, kad es izjūtu kāri pēc saldumiem, pēc miltu izstrādājumiem, būciņām, cepumiem, ja. Es momentāli izjūtu, ka man ir nepieciešams melnais rieksts. Klāt melnajam riekstam es lietoju arī papaju. Un arī, jā, brīnišķīgas sajūtas, vieglums parādās, arī vēdera izreja uzlabojās, un arī, ja es esmu pamanījis, citreiz ir tādas sīkas mazas pumpiņas pieres daļā, man ir bijis, jā. Es visādi mēģināju tikt no viņām vaļā un nekā, un tad es sāku lietot melno riekstu un fantastiski nogāju pēc nedēļas nost. Tā kā melnais rieksts tiešām iesaku. Paldies, paldies, paldies. Un es domāju, ka sarunu mums vajadzētu turpināt ar tādu vienkāršu lietu, varbūt ļoti labi, kad mums ir koncentrēti dabas produkti pieejami, kur mums palīdz konkrētas situācijas risināt šajā gadījumā, uzlabot zarnu trakta darbību un aizsargāt varbūt aknas, un arī palīdzēt viņām strādāt, bet ko tad mēs īsti varam darīt ikdienā priekš sevis, kā pārskatīt savu uztura racionu, jo kā mēs arī priekš sevis esam izanalizējuši tieši ikdienas uzturs, cik daudz tu, teiksim, lieto tur saldumus vai kādus citus produktus, kā tu, teiksim, skaties uz to, ko tu šķīvī sev liec un cik liels tas šķīvis ir, vai viņš vienmēr ir atbilstoši tai situācijai un organismu vajadzībām, kas ir nepieciešams, to lūkšu padalīties Evitu, jā, jo viņi ir arī pastudējusi šajā jomā par uzturu, kā to priekš cilvēka labāk optimizēt un pielāgot. Tā kā vārds tev, Evita, lūdzu. Jā. Pati mācījos par uzturu, tā iemesla dēļ, lai sakārtotu savu vielmaiņu, lai sakārtotu savu pašsajūtu un, godīgi sakot, es mācījos par sabalansētu uztaru, ja? Un tad pastāstīšu, kam jābūt ir šķīvī, un pastāstīšu pāris niansītes, ko es noteikti ieteiktu jums visiem, bet pēc tam atsevišķi būs arī materiāli pēc šī zūma. Un galvenais, manuprāt, liels novēlējums ir visiem cilvēkiem, lai ir stabilas 3 ēdienreizes.
Jā, un vienā laikā tas būtu vēl perfektāk. Tie, kas strādā, es iesaku, es esmu izmēģinājusi taisīt uz rītdienu jau šo ēdienu. Ieliekam iekšā kaut kādās kārbiņās, ja, atdzesētu leduskapī, paņemam līdzi, un tā drošības sajūta, ka tev jau ir ko ēst, neradīs stresu, un mēs neapēdīsim neko lieku. Vēl ko es gribētu ieteikt, noteikti nēsājam līdzi, ja mēs dodamies kaut kur ārpus mājas, līdzi ābolu noteikti, to pagrauzīsim, nevis kaut kādu snikeri, ja. Tāpat tām var būt dateles, kas ir ļoti arī veselīgas, ja. Atrast tādus saldumus, kas pašiem garšo un kas aizsit to dušu tajā mirklī, kamēr mēs tiksim līdz tai ēdienreizei, ja. Par to šķīves sadalījumu. Pusei no šķīvi ir jābūt dārzeņiem un augļiem, protams, runāju par dārzeņiem vairāk, ja. Tālāk trešdaļa, tad sadalām to otru pusīti divās daļās, tad ir ogļhidrātu olbaltumvielas, un pa vidu tad ir tāds skaists aplīts, ko jūs redzēsiet pēc tam attēlā, ja, ir tauki un eļļas, ko mēs liekam klāt, lai mēs pagatavotu šo te ēdienu. Un tam ir jābūt, man liekas, ļoti svarīgi, tas ir, jo arī ir pēc šiem te datiem, kas mums ir ne tikai mūsu valstī, bet vispār ir izsacināts, ka mēs ļoti maz ēdam dārzeņus. Un tas ir viens no iemesliem, kad var parādīties arī cukura diabēts. Tas ir ne jau tikai, bet lielākoties, ka mēs ēdam visu kaut ko citu, kas ir arī pārstrādāts, apstrādāts un neēdam to, kas ir arī svaigs un mums noderīgs. Ja? Un ieteiktu arī lietot šos lēnos ogļhidrātus, kas lēni pārstrādājās. Ja? Tad mums ir ilgstoša tā enerģija. Un tie var būt dārzeņi, pākšaugi, pilngraudi. Kā piemēram, ja mēs lietojam šos te ātros ogļhidrātus, kas ir cepumi, ja, tur baltmaize, viss, viņš ātri pārstrādājas un mēs esam atkal mīnusā, ja. Tāpat tām arī arī izvairamies no šiem te slēptajiem cukuriem, tie paši kečupi, jogurti, fitnesa batoniņi, ja. Arī, ko es neieteiktu, šos, paskatāmies aizmugurē, tur ir, piemēram, fruktozes sīrups vai glikozes sīrups, ja. Tos tā kā ražo tāpēc, ka tas ir lētāk nekā rafinētais cukurs, un pēc visiem pētījumiem tas ir vēl drausmīgāks, jo tur arī bija pētījumi uz dzīvniekiem, piemēram, uz žurkām, un žurkas ļoti ātri aptaukojās, ja, tā kā nedabiski. Tāpat tām arī pārēšanās vakarā. Lai cik gribētos ēst, un es esmu ievērojis pēc sevis, ja man gribās uz vakaru ēst, tas ir 9-10, man trūkst enerģija, un man īstenībā jāiet gulēt jau. Bet ko mēs gribam vēl stundiņu pastiept ilgāk, un tā kaut ko uzēdam. Tāpēc labāk ir kaut kāds ābolīts vai vēl kaut kas, ūdens, jā, tas ir ļoti, ļoti labs, ko es arī noteikti ieteiktu, jo, tur ir lielas īstenībā, tās sekas, ja mēs ēdam vakaros, jo tas nepārstrādājās, tas ilgi pārstrādāja, mēs neesam atpūtušies. Otrakārt, tas, kur paliek cukurs, ja mēs nekustamies, protams, organisms viss darbojās, jā, bet ja mēs apēdam kaut ko tādu, kas ir ar augsta cukura līmeni, tad ir kā ir, jā. Tā, un vēl ko ieteiktu noteikti, neskatāmies telefonos un datoros un TV ekrānos, kad mēs ēdam, jo mēs nejūtam, ko mēs apēdam, ja? Tāpēc smadzenes tāda ļoti interesanta, tāda, cita pasaule, kas būtu arī jāizzina, un ko vēl, un tāds labs teikums būtu, ko es arī varētu pateikt šajā sakarā, tu izvēlies pārtiku, nevis pārtika izvēlas tevi. Jā, paldies. Paldies par atziņām. Paldies, un pirms es dodu vārdu Igūnai, kur mums iepazīstinās, kā tad ģimenes līmenī to var sakārtot šo veselīgas maltītes un veselību arī veidot ar tādu uzturu, tādu vienkāršu uzturu pamatu. Tad, Sandrina, varbūt tev kā dakterim jautājums, saldinātāji. Iedod lūdzu savu komentāru par saldinātājiem. Ko tas īsti nozīmē priekš mūsu organisma? Ja, teiksim, mēs redzam, ir milzums daudz produktu, kuros it kā nav nekādu cukuru, nekādu, teiksim, mūžu, to glikožu un tā tālāk, bet ir teiksim, es atceros vienu vārdu aspartāms, ja, piemēram, viens no saldinātājiem, un vēl visādi citādi brīnumi. Lūdzu.
Jā, Ģirds, tu atcerējies visbriesmīgāko no sintezētajiem saldinātājiem. Tur ir traki tas, ka saldinātāji, pieliekot pie produkta, mēs jau nejūtam, cik viņš ir labs vai viņš slikts. Mēs ēdam, viņš ir garšīgs produkts, bet tā kā tā ir sintezēta viela, gramošanas sistēma nemāk tikt ar viņu galā, tā skaitā aknas nemāk izveidot depo tam visam, un šiem sintezētajiem saldinājumiem ir toksiska piedarbība uz galvas smadzeņu darbību, kur arī ir pētījumi pasaulē, kā ir risks saslimt ar dažādām problēmām, kas varbūt ir raksturības vairāk jau cilvēkiem gados. Tas pats Alzheimers, draugs pēdiņās, un arī demens. Tas ir risks uz to. Savukārt tie, kas ir tie dabīgie saldinātāji, nu skatāmies, protams, tā skaitā stēvija. Jā, protams. Bet saprotiet, ka zem jebkāda nosaukuma, tas jebkurā gadījumā ir cukurs. Un arī tas nedrīkst būt pārmērīgi daudz. Jums nebūs vārds cukurs rakstīts. Jums var uzrakstīt ogļu, hidrāti, glikoze, fruktoze un tā tālāk. Bet tomēr tas ir cukurs. Un līdz ar to tie grami vai miligrami, ko raksta uz etiķetēm, jums ir jāskaita kopā un jāsaprot, cik slēptā veidā tur ir cukura. Bet sintezētie, nu, jāsaka tā, katastrofa veselībai. Jā, paldies par vērtīgo komentāru. Un, Ingu, lūdzu, kā tad praksē iet ģimenē? Jā, sveiki, draugi. Ģimenē praksē ir diezgan interesanti. Tādēļ, ka mums katram ir savs ēšanas režīms un sava vajadzība pēc cukuriem. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuri cukurs vispār nav īpaši nepieciešams. Man nekārojas saldumus atšķirībā no maniem ģimenes locekļiem. Bet, jebkurā gadījumā, var pateikt tikai to, ka man nav sēdošs dzīvesveids, man ir aktīvs dzīvesveids, un man reiz vai katru dienu ir koncerti, es esmu animators, lūk, un līdz ar to ir ļoti, ļoti aktīvs tas tāds posms, un tad, kad, ja man jābrauc tālajos ceļos, piemēram, Liepāja, Valmiera, un vēl kaut kur tālāk, es noteikti sagatavoju sev kastītē, nu, kas ir man ir dārzeņi, man garšo rupju maizi ar sviestiņu, un es vāru gaļu, lai varētu sagriezt desas vietā, piemēram, ja, vai olas. Man ir ļoti liela nepieciešamība no rīta apēst kaut ko no olbaltumvielām. Tad, ko es iemācījos no Sandras Kalniņas, ar citu doktorītes, to, ka nevajag taisīt augstās zupas ar etiķi. Tas bija pirms kādiem dažiem gadiem jau, un es etiķi vietā lieku citronus, un sanāk ļoti, ļoti garšīgi un jauki. Ar daudz visādiem zaļumiem. Tā, bet, teiksim, viens no maniem veselīgākajiem ieradumiem ir tas, ka es dzeru ūdeni, siltu sārmaini no rītiņa, kā jau mēs pieraduši esam, vai ne? Un cenšos nedzert pēc, tad neuzdzert ūdeni uzreiz pēc ēdienreizes, jā? Cenšos dzert starplaikos. Cita lieta reizēm, kad ļoti vajag kaut ko noskalot lejā, kādu mutīti kefīra, teiksim, tas tā varētu būt, vai ne? Cenšos pirkt maizīti bez rauga. Bērniem vārīja vienmēr putras un zupas daudz. Tādēļ, ka man 4 bērni pašai vajadzēja tā lielu katlu ar putrām un zupām izvārīt. Lūk, un man mīļākās brokastiņas, ja man nekur nav jābrauc, man ir olu kultenītes, biezpienas, zaļumi, tomātiņi. Tā, nu jā, un cenšos neēst 3 stundas pirms gulēšanas. Jo tad, kad aiziet ar pilnu vēderi gulēt, ļoti smagi, grūti. Nu tā. Es īstenībā ēdu visu, tikai man ir stopsignāls. Nu tā, kaut kāds cenšos nepārēsties. Paldies! Jā, paldies, Ingūna, par vērtīgām atziņām. Un mēs saprotam, ka ar uzturu vien, dzīve nebeidzās. Mēs kustamies ikdienā, kustamies cits varbūt darba uzdevumos, vai ejot uz darbu, vai no darba, bet jau šī cukura līmeņa pazemināšanas nolūkā mēs arī varam veikt kustības, un tātad kustības un fiziskā slodze arī ir viens no tādiem veidiem, kā mazināt cukuru līmeni. Vārds tev, Kristīna. Labdien! Es gribēju padalīties ar fiziskām aktivitātēm. Rītā jums būs jauns video par fiziskām aktivitātēm. Tiem, kuriem ir sēdošs darbs, vienkārši lai izkustās, lai jau sāks cukurs samazināties.
Un tad vēl ir mikroelementi, kas ir nepieciešami mums, lai mēs arī labi justos un varētu kustēties un visu darīt. Tas ir cinks, MSM, kalcija prime un magnīs. Par šiem arī produktiņiem īsāk mēs aprakstīsim visu mūsu Telegram chatiņā. Tā kā tas tā īsumā. Paldies, paldies. Jā, un mēs saprotam, ka labi, mums ir arī fiziskās aktivitātes, bet ko tad vēl mēs varam ikdienā darīt? Jeb, sevi savā uzvedības modulī mainīt, jā, un šeit vārdu došu Solvitai, lai viņi pastāsta tādu savas atziņas un pieredzi, par tādu vienkāršu lietu, it kā elpošanu. Labvakar vēlreiz visiem. Man ļoti liels prieks par to runāt, jo es pat esmu dziedātāja, un man elpa ir ļoti svarīga, un savā dzīves laikā es esmu sapratusi, cik ļoti liela nozīme tā ir katra cilvēka veselībai. Un ir tik vienkāršas lietas, ko mēs varam iekļaut ikdienā, kaut vai guļot vakarā gultā tieši pirms miega, lai pirmkārt elpa var nomierināt mūsu nervu sistēmu, nonormalizēt tādus pats sirdsdarbību un iet tādā stāvoklī, lai vienkārši organisms normāli spētu veikt visus sev nepieciešamos procesus. Tāpat no rīta viņa var aktivizēt mūs atkal darbībai. Es varbūt daudz šodien nestāstīšu, varbūt tiešām ar uzņemšu video jums aizsūtīšu, bet dažus vingrinājumus es vēlos jums parādīt. Pirmām kārtām, lai pie jebkuras stresa situācijas vai pie kaut kas jums ir tāds, tā kā liek mūsu nervu sistēmai sasparoties no reizēm gribas ķerties pie saldumiem, ir ļoti vienkārši veids, ļoti elementāra elpošana, tas saucās kvadrātiņš. Gan jau jūs visi esiet to dzirdējuši, bet pielietojiet to ikdienā. To jūs variet darīt jebkur. Ja? Sadaliet savu elpošanu 4 daļās, ielpa, mazā izturīte, izelpa, atkal mazā izturīte. Piemēram, tagad mēs varam visi mēģināt kaut vai pa 4 sekundēm. Ļoti lēnām 4 sekundes mēs ielpojam. 1, 2, 3, 4, aizturam 1, 2, 3, 4, izelpojam 1, 2, 3, 4 un aizturam 1, 2, 3, 4. Elementāri. Es domāju, to var jebkurš, jebkad un ik viens. Tikai atcerieties, tad, kad jūs aizturat, lai tas nav tā vai izelpoju, es tagad turu, nē, vierīgi, saprotiet, ja jūs sāksiet to darīt, tas aiziet automātiski. Mierīgi ieelpo, mēs apstājamies un izelpojam, apstājamies. Ja? Tas ir kvadrātiņš. Atcerieties kvadrātiņā. Ja? Vai paceriet rokas, kurš ir dzirdēt, ja jums nāk kaut kādas, kaut kādas dusmas vai kaut kas nesaprotams, kas tas ir, un nezinu, kur izlikt, un tā kā redz, kad jau tā kā bišķīt asins sāk ātrāt ritēt. Kurš grib, lai es parādu, ko mēs varam darīt? Pacēj roku, ja grib. Ingona grib vēl kāds, es visus uzreiz neredzu. Ļoti labi. Tātad, mēs ielpojam, un ļoti bieži iesaku tur izbļauties spilvenā vai iet uz mežu vai vēl kaut kur, bet tas ļoti bieži var nodarīt pāri mums balss saitēm, jo tomēr viņas arī ir mums maigas un viņas ir jāžēlo. Un tāpēc mēs tēlosim salavecīšas. Es centīšos skaļi nerunāt, darīt to klusām, bet mēs ielpojam un ar visu vēduru izdodam ārā reizes 3 līdz 5, tā kā saka sala, vai uz ha, vai uz ho, ha, ha. Un tā, kad visu elpu izpūšam ārā, paturam un atkal ielpojam un izpūšam to savu, to domu vai to stresu vai ko ārā tieši ar zilbi ha vai ho. Un jūs redzēsiet, ka paiet reize 1, 2, 3, varbūt 5, un jums tā kā redz dzīvetājiem Kristienai skatos, ja? Tas varbūt izraisīs smieklu un pāriet, jūs esiet pārslēguši savu emocionālo stāvokli uz pilnīgi kaut ko citu. Tā ir otra lieta, arī diezgan vienkārša, bet šodien es jums gribu iemācīt vēl vienu vingrinājumu, kurš man ļoti, ļoti palīdz, starp citu vakarā, kad man pa galvu visādas domas rījās, kas tur pa dienu, kas, jāiet gulēt, nevar aiziet. Bieži tas nav, starp citu. Šīs nedēļas laikā
man ir ļoti uzlabojies miegs, man it kā nebija problēmas, bet es vienalga manu, pēc tam pastāstīšu par rezultātiem. Nu, vienkārši es esmu šokā par to, kas ir nedēļas laikā noticis. Bet vakarā man ļoti palīdz šis vingrinājums. Es jums izstāstīšu, un pēc tam mēģināsim izdarīt. Šo vingrinājumu vajadzētu darīt minūtes 3, un sanāk, ka jums būs tāds, posmiņš katru minūti 3 posmiņi. Ir šādi. Skaitot līdz 4 jūs ieelpojat elpu, skaitot līdz 6, tas nozīmē, ka izelpa ir garāka, jūs izelpojat elpu. Un pēc tam jūs vienkārši tādā atbrīvotā stāvoklī neelpojiet. Sākumā tik, cik jūs variet izturēt, līdz takai vēlmei, kad jūs gribat ieelpot, bet pēc tam ar laiku jūs variet saskaitīt līdz 10 sekundēm, un ticiet man, ļoti ātri jūs varēsiet vēl ilgāk. Es parādīšu pāris reizes. Tātad ļoti lēnām ieelpojam. 1, 2, 3, 4. Lēnām izelpojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mierīgi neelpojam. Ielpa. 1, 2, 3, 4. 1, izelpa 2, 3, 4, 5, 6. Atbrīvojam 1, neelpojam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mierīgi. Sākiet ar dažām reizēm, bet ticiet man, tas ļoti, ļoti ātri iemācās. Ja jūs nevarējāt tagad līdz 10 noturēt to elpu, jūs ļoti ātri iemācīsieties, un jūs veselīgi ir aizturēt elpu līdz 20-30 sekundēm. Jūs pat variet tā kā neelpojat. Bet tik, cik jūs variet sasniegt līdz ieelpošanai. Neticiet man, pamēģiniet vakarā. Jūs redzēsiet, kā tas nomierina jūsu nervu sistēmu, kā tas nomierina visas jūsu domas, kas traucē vakarā izmigt, un sagatavo jūs miegam. Paldies! Paldies! Nu, un šeit vēl ir tādas 2 lielas grupas, varbūt, jeb ietekmes faktori palikuši, kā miegs un kā stress. Un patiesība un tās atziņas, ko zinātnieki pierādījuši, ir tas, ka, ja trūksta pilnvērtīga miega, jā, katram tas var būt nedaudz savādāk, bet kopumā zinātnieki runā par aptuveni 7 stundām. Tas var būt, kad arī cukura līmenis, cilvēks no rīta pamostās, ja viņam nav notikusi normāli, teiksim, procesi, un organisms ir nedaudz stresā, bet pamostās jau ar augstu cukura līmeni jau no paša no rīta. Un tas, protams, ir saistīts gan ar hormonu izstrādi, kura notiek arī atsevišķās miega fāzēs, gan arī ar to, kad, teiksim, nepilnvērtīgi paceļas sāk celties cukura līmenis un atbilstoši, skābu sārmi līmenis, piemēram, organismā mainās. Miegā mums ir ļoti svarīgi, kad imūnsistēma atjaunojas un veic savu darbību, teiksim, arī tas ir. Ja nereti jūs varat dzirdēt apgalvojumus, kad augsts cukuru līmenis organismā, tas ir kaut kas līdzīgs arī, kad kaut kāda iekaisuma procesa notiek organismā, un šeit var, tāds gadījums sameklēt praksē, kad cilvēki ir, tā savilkuši saikni kopā ar smagām organismu slimībām, un augstu cukuru līmeni asinīs. Un otrs ir tas, ko es no draugiem arī apstiprinājumu guvis esmu, kad stresa līmenis organismā asinīs ceļ cukuru līmeni. Un ja šis ir hronisks stresa līmenis organismā, tad šis cukuru līmenis vienkārši nenolaižās. Kā es to tā vienkārši varētu pateikt, bet es zinu, ka Kristīnai ir reāls pierādījums tad, kad stresiņš var iedzīt riktīgi. Pat līdz kaut kādām cukura pazīmēm slimības. Lūk, un šie tad ņemam šos 2 faktorus vērā, kad arī šie faktori ļoti mums palīdz kontrolēt cukura līmeni, ja mēs tos esam noregulējuši. Tad gan savu miega režīmu, gan stresa saucamo vadību, kuram ir stresa vadība, Solvits stāstīja par vienu, teiksim. Ar koraļu produktiem vēl ir kāds, citam ir aiziet pie dabas, teiksim, citam, vēl kaut kādas procedūras, vai darbs ar sevi, vai tur, relaksācija, vai laba mūzika, vai tās ir smaržas, bet katram ieteicams atrast to savu
stresa vadības moduli un arī pilnvērtīgu miega moduli, lai atkal veidotu pamatu tam, ka cukura līmenis neceļās dēļ šiem diviem faktoriem. Lūk, un tā mēs esam pienākuši pie Zoom tāda noslēguma fāzes, un es domāju, ka mēs varētu padalīties ar rezultātiem, jo es zinu, ka arī nedēļa tikai ir pagājusi, bet viņi ir. Jā, tad es palūkšu varbūt Solvitai un pēc tam Aināram par rezultātiem. Lūdzu. Jā, jāsaka tā, visus atcerēties un no kura gala sākt. Bet visvairāk mani fascinēja tas, kad es jau sen zināju, kad mums nevajag skatīties tā kā uz beztauku produktiem tomēr, jo mums tie labie tauki ir vajadzīgi, bet es tagad ievēroju pētot, es tiešām ļoti cītīgi šodien pētu tos produktus, tad tā kā izskatos laikam interesantēju un skatos katram produktam, kam vismalki vēl pielieku palielinājumu. Tas tā, smieklīgi, bet fakts ir fakts. Skatos, ņemu kaut ko, man te vajadzēja uztaisīt tādu, tā kā pacienāšanu, es domāju, uz lavašiņu uzlikšu krēmsieriņu, vieglais, light krēmsieriņš, un skatos, kad, protams, tauki jau tur labo vispār nekādu nav, un labuma nekāda, bet cukuri ir 2 reizes vairāk, kā vienkāršā, parastā, normāla tauku procentu, kas būtu krēmsierā. Ja? Un tas iet ļoti par daudziem šiem produktiem, kad viņi ir kaut kādi vieglie, un es nezinu, tas ir kaut kāds tāds apamāns vai kāds cilvēkiem, tas ir kaut kas vieglais, tas ir kaut kas labāks, bet jūs paskatieties, cik viņos ir cukurs. Tātad šais nedēļas laikā ļoti pieskatījām. Es neteikšu, ka kaut kas ir ļoti drastiski mainījies mūsu uzturā, jo, nezinu, vai es jau pagājušajā reizē minēju, bet kā tādu balto cukuru mēs ļoti maz lietojam. Protams, bija kādreiz kāds tur saldumiņš, kāds tur kūciņa vai kūscienāja, bet ikdienā mums tādu nav. Bet vislielākā lieta, ka ļoti ievērojam to arī uzturā no dažādiem šiem pārtikas produktiem. Pagājušais minēju par savu sulu, izrādās es kafiju dzeru gandrīz ar 2 un vairāk teikarotēm cukura, kaut gan cukuru klāt nelieku, ja? Mazinot to, izmantojot garšvielas, šodien mums ar te izveidojās mūsu čatiņā arī par garšvielām runa, pieliekot kafijai tās pašas garšvielas klāt, neliekot to apelsīnu sulu vai pat medu, vairāk lietojot labos taukus, man garšo gan speķītis, gan tāpat avokādo, olbaltumvielas, oliņas. Teikšu tā, nedēļas laikā 100% varu teikt, lai ne cik tā kā nemanītos, es esmu zaudējis 1,5 kilogramu. Kaut gan es neko sevišķu neesmu mainījusi. Sevišķi. Es neteikšu, ka man ir sanācis vairāk aktivitāti, tādas fiziskas slodzes vairāk, varbūt dārzā bišķi vairāk pastrādāt, bet man nav sanācis tā, ka baigi staigāt pa dienu. Ja? Kas ir vēl labs? Pat teiktu tā, pat varbūt uz 2 kg, bet 1,5 var teikt 100%, tas ir droši. Jo vajag jau to, kas tā kā nav, tas neatgriežās, ja, ka tu tiešām redzi stabili. Vēl par reizēm pa nakti modos augšā, sapratu, ka notika kaut kāda tīrīšanās, kaut kas no produktiem nāca tā kā tādas likās, tā kā gļotis, kaut kas klepus, kaut kas tīrās ārā tāds, ja. Iepriekš man tā bija. Atkal samazinot, paskatoties to cukuru, tas ir beidzies. Tas ir vienkārši tiešām, nav vairs tādu lietu. Un ļoti svarīgi ir tas, kad strādājot tur skolā vai vēl lejot, es ļoti mīlu mūsu koraļu produktiņus, bet es tā gribēju izmēģināt šo nedēļu, kad man ļoti patīk nervu sistēmas sakārtošana, ir tāds evening formula. Bet kaut kā šonedēļ man nesanāca viņu paņemt. Un es sapratu to, kad man ir tik ļoti izlīdzinājies mans tas emocionālais tas stāvoklis tāds, ka viņš man ir tāds stabils. Girds neļaus samelot, godīgi sakot, ja? Jo nav tā, ka, man ir ļoti labi, un tad, es tur tā kā slikti, zinu, ka tā nebija ar atoms, ka man tā bija, ja? Tā vakar atnāk, ir visforši, bet tā, tā, ja, kaut kā, bet nav tas tāds, ir visu laiku tāds, ļoti forši. Un vēl par ko man ir prieks. Atkal mūsu korai produktiņi palīdzēja šitāds BP kontrol, kas ir asinsspiediena regulētājs. Noteikti atkal uz to bāzi, kad es diezgan, sanāca to cukuru no dažādiem produktiem lietot vairāk kā vajaga ikdienas devā, ja. Man reizēm tā kā tas spiediens kaut ko uzlica, kaut kā tā kā galva jocīga, es nevaru sūdzēties to par problēmu, bet tomēr bija, un es ik pa reizē tomēr to produktiņu arī palietoju, lai normalizētu.
es neesmu viņu šobrīd lietojusi. Es tieši uz šo nedēļas principiāli vienkārši, bet samazinot šo cukura līmeni. Perfekti. Man nav bijuši nekādi tādas sajūtas, ka man kaut kur tas spiediens būtu lektu gaisā vai vēl kaut kur. Man liekas, ka ir vienkārši ideāli rezultāti. Es esmu starā no tā, un es noteikti turpināšu. Paldies! Paldies! Nu, ko? Mēs saprotam, ka nedēļas laikā cilvēks var padarīt daudz, bet ir arī tādas dzīvē nopietnākas situācijas, kad šī jautājuma risināšana daudz ko nozīmē. Lūdzu, Ainār, vārds tev. Jā, paldies, Ģirt. Labvakar visiem. Gribēju padalīties te ar draugu ieteiktajiem tādiem, kā var teikt, rezultātiem, jā, ar gadījumiem, jā. Cilvēkam tika konstatēts 2. tipa diabēts. Gāja pie dakteriem, dakteris izrakstīja zāles, no zālēm palika vēl sliktāk, un cilvēks atteicās no ķīmiskām zālēm būtībā, jā. Un tad viņi izdzirdēja par sviesta pupiņu pākstīm. Kā to praktiski, kā to izveidot, jā, viņam tagad ir pēc 2 gadi palicies pavisam šīs te pākstas, jā, tur lietojuši, jā, un kā lietojuši, jā, to ieliksim Telegram grupā, bet ir palicies labāk, jā, un cukura līmenis ir nedaudz virs 5 tagad. Tā kā tas ir ļoti apsveicam, jā, un cilvēki paši tiek galā, jā, ar dabīgiem produktiem. Tas ir ļoti liels prieks. Un otra tāda lieta. Man kādreiz bija tāds ļoti retorisks jautājums, jā. Tā kā mēs daudz esam ofisa darbinieki, jā, un lietas pārspriežam tur ofisos, jā, ar cilvēkiem, jā, runājam, jā, kas mums ir par rokai. Kafija un maizītes, smalkmaizītes, būciņas, un tas ir, kas tas ir? Baltie milti, cukurs, jā. Tā kā biju jau to dzirdējis, jā, ka tas nevisai uzlabo, tad kā mēs es uzņemu cilvēku, jā, es viņam piedāvāju to, kas ir, nevisai labs. Tad man bija tas jautājums, jā, kā tad uzņemt to cilvēku? Un šeit, šīs dienas sarunā, mēs rodam to atbildi, jā, kā viņu uzņemt, kā mums darīt, kā ar cilvēku, sarunāties, jā. Un man bija arī tāda, kādreiz jau minēja, jā, teiksim, man garšoja tādi smilšu mīklas cepumi, jā. Un kā es sevi trenēju. Man viņi uz galda stāv, es saužu viņu smaržu, redzu viņus un tā tālāk, jā, man viņi ikdienā ir klāt. Un, teiksim, lai es viņus, nepaņemt, es tā padomāju pie sevis. Ainār, izdari to darbiņu. Labi, es esmu izdarījis, ja to, varbūt es tagad drīkst paņemt to cepumiņu, bet ienāk sirdī jauna doma, Ainār, izdari vēl kaut kādu darbiņu. Un pēc tam to cepumiņu paņems. Un tā vēl, un vēl, līdz man tas, šodien tas cepumiņš neiznāca paņemt, jā. Aizgāju gulēt bez cepumiņa. Un rītā es turpinu atkal to pašu procesu pie sevis, jā, un atkal nepaņemu. Un tā uz priekšu, jā, un tā es tiku vaļā apmēram no tās iekārtas. Tagad man viņi stāv, jā, uz galda cepumi, tur es viņus varu sasmaržoju, visu kaut ko, jā. Bet pēc šīs pēc tām situācijām man uzlabojās smaržas sajūtas, redzes sajūtas, sāku izjust, jā, jau pa gabalu, kas man ir derīgs, kas man nav organismam derīgs. Tā kā, jā, es lietoju saldumus, bet pēc izjūtām. Tā kā paldies, draugi, jā, par šo te skaisto sarunu. Paldies!
Paldies no sirds. Paldies no sirds visiem sarunas dalībniekiem. Domāju, mums laiciņš skrien. Un tos vērtīgākās vai atziņas vai materiālus mēs ar laiku izvietosim Telegram grupā un tiekamies pēc nedēļas, turpināsim sarunu, jo mums ir vesela virkne ar iespējām, piemēram, pastāstīt, kā tad ir pēc tam. Viens no jautājumiem, jo mēs skaidri un gaiši jau tagad jūtam, kad ir foršāk, ir labāk, ir daudz vairāk enerģijas, un ka mūs vairs nav tas garstāvokļu svārstības, tā kā pa lieliem viļņiem, tie viļņi sāk mazināties un iet uz augšu. Tā kā no sirds pateicos par šī vakara sarunu, lai jauks vakars un tiekamies pēc nedēļas un turpinām. Es gribētu ieteikt vēl vienu klāt pielikt šonedēļ ieradumu ēšanu bez ekrāniem. Ņemam izaicinājumu, Evitiņa, ko mums stāstīja, kad tiešām ievērojam, varbūt jūs arī to tā arī dariet, ja? Bet ja kāds to dara, tad mēģinam šajā nedēļā ievērot šo, veidot kā ieradumu ēšana bez ekrāniem. Jūs piekrītat? Lai notiek un tiekamies pēc nedēļas. Paldies jums! Paldies jums! Visu labu!